nav, ja tu viņai iesatīsi iekšā, tad viņš jāņem ārā. Jo tumšo tu nedrīkst taisīt tādā. Jā. Mums šeit ir tapsēšanas darbnīca. Tapsēšana nozīmē mēbeļu, šoreiz mēbeļu pārvilkšana ar citu audumu. Kur mums bija tāds vecais audums, kurš jau bija sabojājies. Un tad katram ir iespēja izraut skavas un uzlikt jaunu audumu. Un tur jau ir gatavie varianti. Baigās zināšanas varbūt nav vajadzīgs. Protams, ka vienmēr var paskatīties, kā ko dara. Bet, grib to darīt. Ja pats to grib to izdarīt, tad to var izdarīt. Tas nav pārāk sarežģīti. Protams, ir arī daudz sarežģītāks mēbeles. Tur vajag varbūt bišķiņ vairāk kaut kādas zināšanas un padarboties, bet šīs ļoti vienkārši. Pārsvarā jau izmanto mēbeļu audumu, kas ir biezāki un izturīgāki. Ja grib kaut ko tādu ekskluzīvāku, protams, ādu var uzvilkt. Tas vairāk atkarīgs pēc vēlmēm, tā, ko grib izdarīt un uztaisīt. Ļoti daudz ir vecās mēbeles, kas ir daudz kvalitatīvākas un interesantākas nekā mūsdienu mēbeles un vidai draudzīgāks arī. Neizmet ārā, bet atjauno. Šī tā joma, kas saistīta ar ēku izdaļošanu un pasargāšanu no nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Un šeit konkrēti, ko mēs esam, kas ir mūsu piedāvājums, teiksim tā, šajā galda ir tradicionālo apdars materiālu izgatavošana. Lai mēs izgatavotu, mums jāsaprot, no kā tad sastāv šie te produkti. Un tas tā kā maize vai rasols, pieņemsim tas pats. Mums ir kaut kādi ingredienti, kur mēs saliekam kopā. Un šeit mums ir gan līmes, no kā sastāv tradicionālās krāsas. Līmes ir augu izcelsmes un dzīvnieku izcelsmes. Augu izcelsmes mums ir graudi lielākoties. Tas ir tā lincēkleļa, pieņemsim, un kokdārva, kas ir tecināta no koku pārpalikumiem. Un tad mums ir dzīvnieku izcelsmes, kas ir kaulu līmes un kazīnu līmes. Tas būtībā ir piens. Ja, un tad mēs šīm līmēm liekam klāt. Un mēs liekam klāt pildvielas un krāsvielas. Un krāsvielas mums ir tādos paraudziņos. Pašas primitīvākās ir krāsainās zemes. Tā būtībā ir zeme, kas nāk no šī konkrētā zeme nāk no Francijas. Un tad mēs jaucam klāt šīs te krāsvielas šai te līmē klāt un iegūstam dažādus apdares materiālus. Un apdares materiāli mums ir, kāpēc dažādi? Tāpēc, ka mums ir dažādām vajadzībām. Ja mums ir fasādes, mums vajag noturīgākus materiālus. Ja mums arī fasādu un attiecīgi, piemēram, atrodas Liepājā māja, mums ir, protams, būs atšķirība starp Liepāju un Aizputi. Liepājā vajadzēs daudz noturīgāku materiālu nekā Aizputē. Ja jūs nokrāsosiet Liepājā ar vienu un to pašu krāsu un Aizputē, tad Aizputē jums šī krāsa kalpos 15 gadu, bet Liepājā 2 gadi. Un, lai nebūtu šī atšķirība, tad atkal pieliekam klāt kaut kādas līmes. Un tā ir tā amatniecība, kas katrā vietā izvērtēja to, ko vajag. Nav labi vai slikti materiāli, ir piemēroti vai nepiemēroti materiāli. Un katram materiālam ir, vai tas ir tradicionālais vai mūsdienu materiāls, ir labās un sliktās īpašības. Tad mums jāzina šīs labās un sliktās īpašības, lai mēs tad varētu izgatavot konkrēto šo te produktu. Ja? Mums jāparēc. Nav neviena ideāla, ne cilvēka, ne materiāla, izņemot varbūt eņģeļi, kas nolaižās no debesīm. Pārējie visi ir ar plusiem un mīnusiem. Mums ir pašlaik 2 virpas, cilvēki varēs nākt pieteikties. Arī, tie, kas, teiksim, vēlētos iemācīties virpot, ja, jo tā ir tāda amatnieciska prasme, kas, teiksim, vismaz 1 dienu
2 dienas vajadzētu pasēdēt pie tā aparāta un pamīcīt mālus, lai varētu iemācīties, teiksim, uzvirpot trauciņu. Mēs piedāvājiesim iespēju iemācīties uzvirpot trauciņu, kam tas vienkārši, ja cilvēks vēlas, ja, tad tā ir darīšanas vaina. Tā ir tāda, teiksim, meditācija, ja, vairāk. Jo tas nav tāds inovatīvs, tur nekas nav. Šodien mēs rādām, kā izgatavoja kādreiz guļbals un arī patreiz kāds izgatavota ar latviešu krusta paksi, kas ir tāds tradicionālākais mūsu Latvijai, bet, protams, tas ir viens no krusta pakšu veidiem. Tas galvenā tā ideja, kāpēc mēs piedalāmies, mēs rādām, ka tās amatniecības senās tradīcijas vēl nav zudušas, ka viņas tiek izmantotas. Jaunā paudzē vismaz būs, kur paskatīties. Turpretī, ja mēs tās ēkas visu nojaucam, tad jau mums nav pat īsti, kur vairs to paskatīties. Un tas viss ir jāizdomā atkal no gala. Kāpēc to izdomāt no gala? Ja principā jau tas ir kādreiz jau viss ir izdomāts. Principā mums atliek tikai paskatīties. Jaunie censoņi nāk strādāt pie meistariem, un caur meistaru skatoties, kā to dara, tie arī mācās paši un pilnveido tās savas prasmes, gan tīri strādājot ar instrumentiem, gan arī tās zināšanas vispār, kā tās ēkas būvē. Vispareizākais ceļš būtu griezties Latvijas amatniecības kamerā vai šo to Latvijas namdarbu biedrību, kur tik tiešām ir šie meistari, kā teikt, izgājuši to savu ceļu, lai tiktu līdz šādam meistara amatam. Un, principā, ar viņiem būtu arī vairāk arī jāstrādā. Principā, uz tādām vairāk akcentu šīm vēsturiskajām ēkām, protams. Jo tur ir nepieciešams tiešām tās zināšanas, lai viņām vispār ķertos klāt. Jo mēs ļoti daudz ātri varam sabojāt lietas, kuras varbūt varēja arī nesabojāt. Tas ceļš, kā mums būtu jāiet, nav vienādi ceļi. Principā, tāpēc arī katrs objekts priekš mums ir pavisam savādāks, ar savādāku pieeju, bet tā ir tā mūsu pieredze, ko mēs caur katru caur šo ēku arī gūstam. Un arī tad mums vienkārši palielinās šis redzējums, kā katra tā ēka būtu iespējams, tie iespējamie ceļi, kā viņi būtu jāapjauna. Šeit notiek pašlaik darbs daži viņus sauc par lūžņiem, daži par dārgumiem, jā. Veco atslēgu atdzīvināšana, jā, restaurācija vai kā, jā. Un šeit ir savāktas dažādas atslēgas no dažādiem laika posmiem, jā. Manuprāt, šitā ir vecākā, tā ir kaut kāds 18. gadsimts, jā. Tāda greznas ēkas atslēga, jā. Ļoti kvalitatīvi uztaisīts ir viss mehanisms. Tas viss ir roku darbs, tas nav štancēts, jā. Tas ir viss amatnieki ar roku, ar vīlīti, ar kalšanu, ar tādiem primitīviem instrumentiem radīt atslēgu, jā. Un tad es šeit vādu tajā Serdes pasākumā veco atslēgu restaurāciju un parādu, kā var uztaisīt jaunu atslēgu, kurai, var sakot, mehanismam, kuram ir tā slēga mehanisms pazudis vai viņš vienkārši nav. Cilvēki interesējās par vecām lietām un viņi grib saglabāt, ja. Un līdz ar to ir tiem, kam tas interesē, viņi cenšas atjaunot un ir nepieciešamība viņus restaurēt. Tā restaurācija apmēram notiek. Un tad vēl tas, kādā stāvoklī tas atslēgas ir, cik viņas sarūsējušas, cik viņas ir bojātas, kas ir salauzts. Man ir bijis tāda atslēga viena, kurai bija 2 lodes izšauts cauri, jo kāds bija mēģinājis viņu šādā veidā atvērt. Protams, pēc restaurācijas atstāja to ložu pēdus visu, lai viņi vēstures liecību. Biedrībai Skaņu māja iespēja jau otro reizi ar saviem mūzikas instrumentiem būt šeit Serdes.
rezidenču centrā. Tā ir iespēja pastāstīt par mūsu instrumentu spēles tradīcijām, un šajā reizītē mēs esam atbraukuši arī ar mūzikas instrumentu izstādi. Protams, tā ir maza daļiņa no tā, kas ir mūsu kolekcijā, bet šeit ir mūzikas instrumenti, kas ir izgatavoti Latvijā. Lielākoties, varbūt atskaitot pāris harmonikas, tie visi ir latviešu meistaru, profesionāli, mazāk profesionāli meistaru darināti instrumenti. Izstāde papildināta arī ar seniem fotoattēliem, kur var redzēt šos instrumentus tādā darba kārtībā pirms apmēram 100 gadiem. Un tad šodienu mēs savukārt noslēgsim ar koncertiņu, kur daudz ko no tā, ko šeit var apskatīt, tad varēs arī paklausīties un dzirdēt. Mana mūzika vairāk piestāv vispār naktī, tumsai atmosfērai, un es uzburu tādu naktas burvību, bet tagad mēs esam dienā. Tāpat tās ir maģija, naktas burvība dienas laikā, un tāpēc varbūt var parunāt. Naktīs laikam nerunāšu.